222% pieaugums. Katrs 10. cilvēks ir bijis mājaslapā. 48,37 €. Tāds laiki. Aprīlis uzvelc krāklu. Tīrais konversija lēciens 0,87%, kas pietuvojas industrijas standartam, šim te 1–2%, kas ir stabils rādītājs un kas ir jānostiprina un jāaudzē. Aprīļa mēnesī dominē Bumblebee kolekcija. Šis ir mans saucamais Big Macs, ja es būtu McDonald's. Šis ir tas selling points un produkts, kurš ir jāpušo, jo šis interesē visvairāk. Vidējā groza vērtība 48,37 €, kas ir augstāks rādītājs nekā standarta apģērbu veikala. Tad groza vērtība un tuvojas premium klases apģērbu veikala groza vidējai vērtībai, kas ir superlaba zīme. Kopējais pārdošanas apjoms 145 €. Superīgs pirmais iespējas un super engagements cilvēkam nospiest iegādāties tagad. Lielākā datu plūsma manai mājaslapai nāk no Googles un tiešās ienākšanas iekšā, kas nozīmē, ka cilvēki vai nu Googlē uzvelc kraklu kā vārdu savienojumu, vai vienkārši rakstu uzvelckraklu.com, kas ir super forši. Šis te vārdu salikums uzvelc kraklu kaut ko liek meklēt vai aizdomāties. Zemes atu čart pievienot grozam rādītājs, kas ir 1,7% no visiem apmeklētāju skaitiem. Industrijas vidējais rādītājs ir 5%, kas pēc tam konvertējas 1% vai 2%. Trūks pēdējā grūdiena veikto pirkumu tagad. TikToks ir tas lielākais rādītājs spēks un masu magnēts 56,000 skatījumu. Tas ir dzinējs spēks vizuālajā saturā. 91% ir no for you tieši tev šīs te scrollēšanas lentes. 222% pieaugums profila skatījumiem. Skaidrs, ka cilvēki un lietotāji TikTokā grib saprast, kas stāv aiz zīmola uzvelc kreklu, un tas ir pirmais solis, lai radītu tālāk šo lojalitāti. 24,000 jaunu skatījumu manam TikTok kontam. 54% sieviešu auditorijas, kas man ir nepārsteidz. TikTok profils tika atrasts meklējot frāzes kā uzņēmējdarbība Latvijā, Latvijas uzņēmējs, Latvijā ražotas drēbes. Instagramā savukārt mans saturs tiek skatīts vairāk kārtīgi, visi rīlu rullīši ir skatīti vairāk kārt. Tas nozīmē, ka viens cilvēks pārskata vienu un to pašu video klipu. 100 profila apmeklējumi, katrs 10. cilvēks ir bijis mājaslapā, jāsaka tā. 79,7% satura reels, un skaidrs, ka es neesmu fotogrāfs, bet satura ražotājs, satura veidotājs. Auditorija ir aizņemta cilvēki pa dienu, un arī Instagramā šī aktivitāte ir pēc 9:00 vakarā. Facebook savukārt kā klasiskā stabilitāte auditorijas vecumā no 25 līdz 44 gadiem. 16 dalīšanās reizes visa mēneša laikā ir mazs skaitlis, bet tas ir vērtīgāks nekā 1000 laiki. Nu, un skaidrs, ka lielākais trafiks nāk tieši no Rīgas. Rīga un Latvija ir auditorijas, kuras strādāja, un skaidrs, ka saturs latviešu valodā, ne angļu valodā. Tāda tā datu analīze ātrais speedruns faktos. Tā kā droši ieiet arī jūs uzvelc kreklu